Nāksim Dievu priekšā lūkšanā un noskaņosim sevi kopējai lūksmē. Tēvs debesīs, mēs pateicamies par Tavu laipnību un žēlastību. Mēs pateicamies, ka Tu mums māci par dzīvu ticību, kungs, un aicini mūs pārbaudīt savus sirds vai stāvam ticībā, vai Jēzus Kristus ir mūsos. Un, kungs, Jēzus, mēs pateicamies, ka savu skatu varam pacelt uz Tevi, lai ticībā saņemtu Tavu taisnību savai dzīvē, lai būtu ietērpt Tavā taisnībā, kungs. Un mēs pateicamies, ka Tava taisnība, kungs, un Tava laipnība ir tā, kas baro mūsu dvēseles, kungs, kas dara mūs stiprs, kungs, kas mūs iepriecina, kas mūs pārliecina, kas māca mūs un norāda uz mūsu vainu, dod mums žēlastību, ka mēs redzam to, kas mums ir vajadzīgs redzēt, tas, kas mums derīgs ir mūsu dvēselēm, kungs, caur Tavu patiesības vārdu, kungs, jo mēs zinām patiesi, ka Tu esi taisns, kungs, un Tu taisnīgi gan tiesās šo pasauli, un Tu taisnīgi arī vadi mūsu dzīves un uztur. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Ļoti pateicīgs esmu brālim par šo 18. nodaļu, par Jēzus šo, kur Jēzus stāsta, ka mums būs ar vienu lūgt Dievu, un mums tas ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs. Ja jūs esat kristietis, jūs patiešām lūdzat Dievu. Un jūs uz to nav jāskubina, jāmudina, jūs to vēlaties. Nolasīsim mēs no 11. nodaļas no Lūkas evaņģēlija no 1. panta. Mēs staigāsim par šo tekstu vēl vairākas svētdienas. Jo es redzu viņu kā ļoti svarīgi mums nepieciešam mūsu dvēselēm, jo šeit ir šī nepieciešamība apzināties lūkšanas dārgumu. Un notika, ka viņš Jēzus kādā vietā lūdza Dievu. Kad viņš bija beidzis lūgt, tad kāds no viņa mācekļiem sacīja viņam: Kungs, māci mums Dievu lūgt. Itin kā arī Jānis ir mācījis savus mācekļus. Tad viņš tiem sacīja: kad lūdziet Dievu, tad sakiet. Amen. Amen. Kristietim ir viena tāda laba īpašība, kas ir dota no Dieva, ka mēs varam Dievu vārdu vērot un to pārdomāt. Un pārdomājot Dievu vārdu, tam vajadzētu barot mūsu dvēseles. Kad es skatījos uz šo tekstu, vairāk novērojumi, ko es šajā tekstā ieraudzīju šajos pirmajos pantos, šajā 11. nodaļā, un pārdomājot tos, es baroju pats savu dvēseli. Un es ceru, ka arī ticu arī, ka tas jums būs noderīgi un vajadzīgi priekš jums. Pirmais novērojums, ko mēs varam novērot, ir tas, ka lūkšana, tāpat kā ticība ir dārgā ticība. Lūkšana ir ļoti dārga. Kā mēs zinām, ka lūkšana ir dārga? Kurienes mēs zinām? Un Atklāsmes grāmatā 5. nodaļā ir rakstīts, ka lūkšana ir dārga, jo tur ir rakstīts, ka svēto lūkšanas tiek glabātas zelta traukos Dieva troņa priekšā. Ka svēto lūkšanas, ne visas lūkšanas, bet svēto lūkšanas tiek tur glabāts. Vai kāda no jūsu lūkšanām tur tiek glabāta zelta traukos Dievu priekšā? Atkal šeit mēs varam izvērtēt, pārvērtēt savu dzīvi, cik nopietni jūs uztverat lūkšanu, vai tā jums ir dārga? Kā viņi var būt svēta? Kā viņi var būt svēta lūkšana, ja viņi ir balstīti uz Dieva taisnību? Jā. Ja viņi ir balstīti uz Dieva taisnību. Mēs sadraudzībā parunāsim, ja? Bet tagad uzmanīgi klausies, un lai Dievs dod, ka tev ir atvērts sirds un auss visam tam,
ko mēs dzirdam. Tad pirmais, ko mēs redzam to, ka lūkšana dārga. Tā ir dārga. Tā mums ir vajadzīga, lai mēs barot caur lūkšanu savu dvēseli. Kad mēs iepazīstam Dievu, iesākumā mums varētu likties, vēl viens tāds novērt, mums varētu likties, ka kas tad tur Dievu lūgt? Nāc un vienkārši atver sirdi un lej ārā visu, kas tev tur ir iekšā. Ja? Izlej savu sirdi Dievu priekšā. Bet vēlāk, kad jūs vairāk iepazīstat Dievu, jūs redzat, ka nemaz tas nav tik vienkārši. Kad lūkšanai vajadzīga ir zināma disciplīna. Mācekļi, kuri šeit uzdod Jēzum šo jautājumu, māci mums Dievu lūgt, vai tad viņi Dievu nelūdz? Viņi bija uzauguši ar lūkšanu. Viņi zināja, kas ir lūkšana. Bet šeit viņi redzēja Jēzus, kad lūdz Dievu, viņi redzēja dzīvību šajā lūkšanā. Un arī mēs, kad lūdzam Dievu, tajā ir jābūt dzīvībai, jo viņi ir dārgi. Un mums ir vajadzīgi sev disciplinēt, lai mēs nāktu Dievu priekšā lūkšanā. Daudzi cilvēki, kas ir pavadījuši laiku lūkšanā, viņi ir sacījuši par tādiem cilvēkiem, kas, kā piemēram Mārtiņš Lloyd Jones, viņš saka, ka daudzi dievbijīgi cilvēki, viņi ne tikai daudz lūdza, bet viņi arī saņēma no lūkšanas baudījumu. Un atkal, pārbaudiet savu dzīvi, kā īsti ir. Un kad jūs lūdzat Dievu, vai jūs saņemat no tā baudījumu? Dievu priekšā. Vai arī tur ir vienkārši kādas uzskaitītas lietas, kādas ierastas frāzes, un beigās tu domā ātrāk beigt un ātrāk pie kādām lietām. Bet kad jūs esat saņēmuši to baudījumu lūkšanā, tad pavisam savādāk veidojās mūsu dzīve. Tas ir tāpatās, kā mēs lasām Bībeli. Mēs varam vienkārši izlasīt, bet tikko mēs noķeram baudījumu tajā, ko mēs lasām. Pavisam savādāk tas viss ir. Pavisam savādāk uztveram dzīvi, pavisam savādāk redzam, tur ir prieks, tur ir dzīvība, tur ir savstarpēji brīnišķīgs sadraudzība tajā visā. Un šis jautājums māci mums Dievu lūgt. Mums ir jāredz to un jāsaprot, kāpēc mums tas ir tik ļoti vajadzīgs. Par apostolu Pāvilu, viņš arī no bērnības lūdz Dievu. Bet mēs zinām, ka viņš bija tāds ļauns draudžu vajātājs. Bet tad, kad viņš atgriezās, par viņu Dievs dod liecību 9. nodaļā apostolu darba grāmatā, kad tur ir Pāvils, kurš tagad lūdz Dievu. Vai tad viņš pirms tam nelūdz? Viņš lūdz. Bet pats Dievs dod liecību par viņu. Tagad šīs Pāvila lūkšanas tiek glabātas zelta traukos Dieva priekšā, jo viņa lūkšana ir Dievs sadzirdējis. Beidzot, Dievs ir sadzirdējis viņu lūkšanu. Un Dievs saka Ananijam, ej pie Pāvila, viņš tagad lūdz Dievu. Un Ananija viņš grib tā kā protestēt iesākumā, vai tad viņš nav tas ļaunais draudžu vajātājs. Viņš saka, ne, viņš tagad lūdz Dievu, ej pie viņu. Ja. Un tāda ir kristieša raksturojums, kad viņš lūdz Dievu. Kristietis grib lūgt Dievu. Viņš grib pavadīt daudz laika ar Dievu lūkšanā. Un šeit, kad mēs lasām šos pantus, šos pirmos pantus, un tad viņš tiem sacīja, kad lūdziet Dievu, tad sakiet.
Redz, šeit arī ir tā, kad brālis minēja no romiešu vēstules, ka gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Jā, gars aizlūdz. Bet mēs šeit ko lasam? Kad lūdziet Dievu, tad kaut kas ir jāsaka. Nevis vienkārši jāizpūš gaiss. Ir kaut kas jāsaka Dievam. Ko tad lai es saku Dievam? Vēl viens tāds ļoti labs novērojums no šī teksta ir tas, kad Dievs saka, kad jūs lūdziet Dievu, tad sakiet Tēvs. Un skatiet, un ko Jēzus dara? Ko Jēzus dara šajā gadījumā, kad mācekļus dod šo jautājumu? Jēzus patiešām māca viņiem Dievu lūgt. Jēzus nesaka, tagad, kas tev ir uz sirds, tad to tikai lai ārā. Jēzus to nesaka. Un tas ir jāsaprot. Un daudzi cilvēki pavēroja vispār interesanti ir par lūkšanu domāt, un man tas patiešām priecē sirdi. Padomājiet, pirmo reizi, kad jūs lūdzat Dievu, ko jūs darījāt? Atcerās, kāds savu pirmo reizi? Droši vien tas bija ļoti sen, bet pirmais droši vien bija tas, kad jūs meklējat kaut kādu pozu, stāvokli, ko ieņemt. Vai nu jūs kritat uz ceļiem? Vai jūs cēlaties kājās? Vai jūs vienkārši salikat rokas? Tā droši vien bija kaut kāda, ka jūs ieņēmat kaut kādu pozu. Tas bija pirmais, ko jūs lūkšanā vispār mācieties. Vai ne tā? Es atceros, ka es biju Mateja draudzē un stāvēju vienai, es negribu viņu saukt par māsu, es gribu viņu saukt vienkārši par sievieti. Jo bija brīdis, kad mācītājs teica, ka jāpieceļās kājā un jālūdz Dievs, un es nebiju salicis šitā rokas. Un viņa man teica, bet tev vajadzētu tā kā rokas salikt, viņa teica. Bet es neredzu, ka Jēzus šeit teikt tā. Ka jūs Dievu lūdziet, viņš nesaka, tagad salieciet rokas. Viņš to nesaka. Vai viņš to saka? Vai tā viņš māca? Viņš tā nemāca. Viņš saka, ka jūs lūdzat Dievu, tad sakiet Tēvs. Ja. Un tad tas ir vēl viens tāds ļoti, interesants. Kas ir nākošais, ko jūs darījat, vai jums kāds mācīja, kad jums kāds vispār varbūt mācīja Dievu lūgt? Varbūt kāds mācīja, kad vajag zināmā laikā lūgt, vai ne tā? Kad kaut kāds laiks jāizvēlas. Vai no rīta agri, vai pusdienā, vai vakarā, vai kā Daniēls. No rīta, pusdienā un vakarā. Kā jūs lūdzat? Vai Jēzus tā māca šeit? Ka jūs Dievu lūdzu, tad celieties agri, 6, obligāti 6. Ja esat stipri, tad 5, ja nenāk miegs. Jēzus nemāca tā. Viņš saka, kad jūs lūdzat Dievu, tad sakiet Tēvs. Protams, ka mēs izvēlamies laiku, es lūdzu no rīta, es lūdzu pusdienas laikā, es lūdzu arī vakarā, kā Daniels. Bet Pāvils māca lūdziet bez mitēšanās, un Kristus māca mūs lūgt bez mitēšanās. Dievu. Tad kādu laiku mēs izvēlēsimies? Mēs izvēlamies tādu laiku, kad Dievs saka, kad ir jālūdz bez mitēšanās. Ir jālūdz vienmēr, kad ir vajadzība. Vajadzība mums ir visu laiku Dievu priekšā. Ko vēl jūs mācījāties, kad jūs atnācat pie Dieva? Jūs mācījāt droši vien kaut kādu, ir kas māca, saka, vienkārši lai ārā to, kas tev sirdī, bet Bībele tā nemāca. Ir vēl kas māca, kas saka, no sākuma pateicies, tad izsūdz savus grēkus, un tad izsaka savu lūgumu Dievam. Bet šeit mēs to neredzam. Varbūt, ka tas nav slikts princips, ka tu nāci Dievu priekšā, tad papriekš pateicies Dievam, tad izsūdz viņam savus grēkus, izstāst viņam visas tās savas vajadzības, un tad vērsies ar lūgumu pie Dieva. Bet tā ir metode.
Šeit mēs redzam, ka Kristus māca, un viņš saka, ka lūdziet Dievu. Tad sakiet Tēvs. Tam ir ļoti liela nozīme. Tam ir tik ļoti liela nozīme, lai saprotiet, ka mums ir, bieži vien, kad cilvēki nāk lūkšanā, viņam jau skats nav uz Dievu, viņam skats uz sevi. Dievs dod to, Dievs dod to, Dievs dod to. Vai ne tā? Dievs man vajag to, man sāp tas. Palīdz man tajā lietā, palīdz man šī lietā. Bet mēs šeit kā lasam, ka jūs Dievu lūdziet, tad sakojiet Tēvs, jūsu skatam ir jābūt fokusētam uz Dievu. Mums ir jāierauga šeit Dieva varenība. Mums ir jāierauga liels Dievs, patiešām liels Dievs, no kā visa katra mūsu dzīve ir atkarīga. Ja mēs piemēram, sakam, ka pa priekšu vajadzētu Dievu lūgt, tad vajadzētu pa priekšu tā kā pateikties Dievam. Bet jūs ziniet to, ka cilvēks var lūgt tā un iznest vārdos, es pateicos, bet pateicība var nemaz nebūt tajos vārdos, vai ne tā? Jā, cilvēks ar vārdiem var pateikt, Dievs, es tev pateicos par to, Dievs, tev pateicos par to un pateicos par šito, bet tur iekšā pateicība vispār ir nulle. Var tā būt? Jā, un tā bieži vien ir. Jo pateicība ir kas? Pateicība nav vienkārši vārdos. Pateicība ir sirds stāvoklis. Tas ir kādā stāvoklī tu esi Dievu priekšā, un vai šis stāvoklis tev stāvot Dievu priekšā, vai tu redzi šeit lielu Dievu un Dievu kā savu tēvu? Vai ir šis stāvoklis? Jā. Un skatoties uz šo tekstu, vairākas patiesības. Tie ir tikai novērojumi, ko es no savas dzīves pārdomājot, redzu šajā tekstā ļoti svarīgs teksts, tāpēc, ka mums ir ļoti svarīgi lūkšana. Ļoti svarīgi. Un kristietis lūdz Dievu. Un šeit pirmā lieta, ko es gribu uzsvērt, ir Dieva tēvišķā daba. Mums ir jāapzinās, kā Dieva tēva, viņa tēvišķā daba. Un mēs zinām, ka Dievs nav laicīgs tēvs. Un Dievam piemūt tādas īpašības, kas nepiemīt cilvēkam. Un šeit mēs to apzināmies no svētiem rakstiem, no Bībeles patiesības. Un pirmkārt, redzot dievišķās tēva dabu, mums jāredz Dievs kā tēvs, kā radītājs. Pareizi. Viņš ir radītājs. Jesaja grāmatā 54, mēs 54:8 mēs varam izlasīt. Laikam bišķi esmu atkal sajauts, kā tu reiz 50. 54. Jā, runā to ticības. Es esmu pierakstījis šo tekstu, bet 64:8. Bet kungs, tu taču esi sajaucis nedaudz, 64:8. Bet kungs, tu taču esi mūsu tēvs. Mēs esam māls, bet tu mūsu veidotājs. Mēs visi esam tavu roku darbs. Šeit mēs redzam, ka Dievs ir pieminēts kā tēvs, kā radītājs. Un viņš ir mūsu radītājs. Mēs esam māls. Jēkab vēstulē 1:17 mēs lasām, ka katra laba dāvana, pilnīga dāvana, tā nāk no Dieva, no gaismas tēva. Tas, kas ir radītājs.
Ijāba grāmatā 38. nodaļā 28. pantā mēs lasām, vai lietumi ir tēvs, un kas ir tas, kas ir dzemdinājis rasas pilienes. Vai ir atbildam? Vai lietumi ir tēvs? Un vai rasas pilieniem ir radītājs? Atbildi ir jā. Jā ir. Jo to ir radījis Dievs. Un mums ir jāieraug Dievs kā tēvs, kurš ir radītājs. Un viņš mūs ir radījis. Viņš ir radījis ikvienu cilvēku. Viņš ir radījis ikvienu dzīvu radību, kas ir uz zemes. Arī tos, kas viņa priekšā staigā nepaklausībā. Tikai tie nav viņa bērni, kas staigā nepaklausībā. Jo Jēzus par tādiem sacīja, jūsu tēvs ir bēlns, jo jūs paklausat viņa gribai. Jūs nepaklausiet man, bet jūs paklausat vēlna idejām, vēlna nodomiem. Jāņa evaņģēlijā 8.44. Vēl tāpatās mums ir jāieraug Dievs tēvs kā izredzētājs. Viņš ir mūsu izredzētājs. Viņš ir mūsu izraudzījis. Viņš izraudzīja tāpatās savu tautu 5. Mūzes grāmatā, 5. Mūzes grāmatā, 32. nodaļā, 6. pantā, kur rakstīts, vai jūs tam kungam tā atmaksājat, tu ģeķīgā un neprātīgā tauta? Vai viņš nav tavs tēvs, kam tu piederi, kas tevi ir veidojis, radījis? Vai viņš nav tavs tēvs? Kāpēc tu no viņa atkāpies? Vai tad viņš tev nav veidojis? Vai viņš tev nav radījis? Kāpēc tu viņam tā atmaksā? Šeit ir negatīvā nozīmē pateikts, bet viņš izredzēja Izrēlu. Izrēlu, lai viņa būtu lai šī tauta būtu viņam paklausīga. Tāpat mēs zinām, ka neviens nevar nākt pie Kristus, ja tēvs nedod. Ja tēvs nevar, ja tēvs nedod. Tā ir izredzēšana, un viņš ir mūsu tēvs, mūsu izredzēšana. Mums ir jāieraug šīs vienkāršās lietas, šīs vienkāršās patiesības, kad mēs šeit lasām, tad viņš tiem sacīja, kad jūs Dievu lūdziet, tad sakiet tēvs. Viņš ir jūsu tēvs. Radīšanā, izredzēšanā. Vēl viena lieta. Un pavērojiet vēl, to nevar izdarīt neviens cilvēks. Tu neviens cits nevar izdarīt. Neviens cits neko nevar radīt, kā Dievs var radīt. Neviens cits jūs nevar izredzēt, kā Dievs to var izredzēt. Un viņš ir arī jūsu tēvs, jūsu jaunpiedzimšanā. Jo kas mums deva jaunu dzīvību? Dievs tēvs. Un Jāņa evaņģēlijā 1. nodaļā mēs redzam šo apliecinājumu. Lai tie nebūtu vienkārši tukši vārdi, mēs tos nolasīsim. Jāņa evaņģēlijā 1. nodaļā no 12. panta. Bet cik viņu uzņēma, viņš tiem deva varu, ko? Kļūt par Dieva bērniem. Tie, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. No Dieva savu tēvu. Lūk, kur viņš ir tēvs mūsu jaunpiedzimšanā. Un Romiešu vēstulē viņš saka, jūs neesat saņēmuši verdzības garu, bet dievbērnības garu, ka jūs varat saukt Dievu par Aba tēvs. Ļoti nozīmīgi. Un tas nav vienkārši, tie nav vienkārši vārdi, bet tas ir pateikts apgalvojuma formā. Kā fakts. Tas tā ir. Ja jūs esat Dieva bērns, jūs varat saukt Dievu par Aba tēvs. Jo viņš ir tas, kas jums ir devis šo jaunpiedzimšanu.
Šis 3 lietas, kas ir svarīgi, mums apzināties, kad jūs Dievu lūdzat, sakiet Tēvs un apzinieties Tēva dabu, apzinieties. Viņš ir radītājs, viņš ir izredzētājs un viņš ir tas, kas dod jaunu dzīvību. Neviens cits to nevar iedot. Otrā lieta, ko ir svarīgi uzsvērt, ir svētības. Dievišķā tēva svētības. Kādas ir šīs svētības? Kādas svētības jūs nākat un saņemat lūkšanā Dievu priekšā? Pirmkārt, kādas? Kad jūs Dievu lūdzat, tad sakiet Tēvs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē par, pirmkārt, tuvām attiecībām. Ir jābūt ļoti tuvām attiecībām. Kā bērniem ir ar vecākiem attiecības? Tuvas attiecības vai nav? Kā ir? Jā. Tieši tā, ir jā. Amen. Ir tuvas attiecības. un tā tam ir jābūt. Un arī mums, kad mēs nākam Dievu priekš, mums jāapzinās šīs tuvās attiecības. Tas ir ļoti personiskas attiecības, ka mēs varam saukt Aba Tēvs. Ka mēs apzināmies to, ka viņš, apzinieties visas šīs 3 iepriekšējās lietas, ka viņš spēj visas lietas. Jo viņš ir radītājs, viņš ir izredzētājs un viņš ir jauna dzīvību devējs. Ja? Apzinieties šajās tuvās attiecībās ar Dievu. Un, mīļa, dedzīgi lūdz tikai tas, kam ir tuvas attiecības. Amen. Nevar lūgt dedzīgi, ja tev nav tuvas attiecības ar Dievu. Tad tava vienkārši lūkšana būs reliģioza, tāda formāla. Man patīk, kā brālis Spurgeons ir rakstījis par lūkšanu sacīdams. Lūkšanas tas nozīmīgums nav tajā matemātikā, ko jūs aprēķinat nākot Dievu priekšā. Ja, jo Dievs ne pēc tavas tās matemātikas uzklaus tavas lūkšanas. Tāpat Dievs neuzklaus tavas lūkšanas pēc tavas retorikas, ka tu esi ļoti tāds daļrunīgs runātājs. Ne jau pēc tā viņš uzklaus tavu. Dievs tavas lūkšanas neuzklausa pēc tā, cik tu gari lūdz. Ne jau pēc tā, tu vari gari lūgt. Bet, ja es farizējiem norādīju, viņi tur ilgi sēž tajos pilsētas vārtos un gari lūdz. Bet no tā nav nekāds nozīmes. Tās lūkšanas nenāk. Tās nekrājās zelta traukos Dievu priekšā. Bet kad ir tuvas attiecības ar Dievu, tās lūkšanas tiek sakrāts zelta traukos Dievu priekšā. Tāpēc, ka viņas ir dārgas. Jo viņas ir ļoti personiskas, un tāpēc mums arī redzēt dievišķās Tēva svētības, apzinoties to, kad ir vajadzīgs šīs tuvās attiecības. Kā viņas var iegūt? Tikai šādā veidā, kad mēs esam kopā sadraudzībā, kopējā pielūgsmē. Ka mēs apzināmies, ka kad lūkšana ir dārga, tajā ir vērtība. Un kad mēs zaudējam šīs tuvās attiecības, kā tad ir? Piemēram, bērni kādreiz varbūt savā dzīves laikā nenovērtē šīs tuvās attiecības, un vecāki nomirst, vairs nav. Un ko viņi izjūt? Viņi izjūt to, ka ir zaudējuši kaut ko ļoti dārgu. Vai tā nav? Tā ir. Es atceros, ka man nomira mamma. Pēkšņi es apzinājos to, ka es esmu zaudējis kaut ko ļoti dārgu un izplūdu gaužās asarās. Un tāpatās mums vajadzētu pārdzīvot par to, par šīm tuvām attiecībām ar Dievu. Ja viņas mums nav, kāpēc mums viņas nav? Ko es ne tā daru?
Varbūt es ne tā pieeju Dievu vārdam, varbūt es viņu Dievu vārdu neuzsūcu savā dzīvē, tā nepārdomāju, lai šī dzīvība kūsāk manī. Mēs redzam, ka Jēzus nāca Dievu priekšā Ģedzimenes dārzā un sauc uz Dievu. Aba tēvs, tu spēj visu. Tu spēj visas lietas. Ja tas iespējams, lai šis biķers man iet garā, bet ne kā es, bet kā tu gribi. Un paskaties, cik tur ir tuvas attiecības. Otra lieta, ko tur šeit var uzspērt dievišķās tēva svētības, tās ir īpašas rūpes. Dievs jums parāda, mums katram parāda īpašas rūpes attiecībā pret saviem bērniem. Un Bībelē Dievs mums māca, ka jūs nākat priekšā, nerunājiet lieki, kā pagāni to dara. Nerunājiet lieki. Bet nāciet konkrēti Dievu priekšā ar skaidru Dieva taisnības vārdiem. Jo viņš ir tas, kas mums māca Dievu lūgt. Un vēl mēs lasām par to, ja jūs ļauni būdami dodat saviem bērniem to labāko, vai tad Dievs nedos daudz vairāk? Tas parāda Dieva tēva rūpes. Viņš rūpējās, viņš patiešām rūpēs, un mums ir jāiemācās šeit uzticēties Dievam. Jo ja mēs ļauni būdam zinām dot, cik daudz vairāk Dievs jums dos? Cik daudz? Jo viņš ir mūsu tēvs, viņš ir mūsu tēvs, viņš ir viņā radīts visas lietas, debesīs un virs zemes. Mums ir vajadzīgas šīs attiecības, un viņš rūpējās par mums. Un vēl viena lieta, kas šeit ir svarīgi pieminēt, tā ir Dieva tēva svētības, tās ir īpaša audzināšana. Katrs Dieva bērns, viņš saņem savā dzīvē īpaši audzināšanu. Mēs lasījām no Ebreju vēstules. Ko mēs lasījām? Mēs lasījām to, ka tos, ko Dievs mīl, viņš pārmāca. Un ja jūs esat bez audzināšana, jūs neesat īsts bērns. Un ja iesākumā šī pārmācība mums nav patīkama, tomēr tajā vingrinoties, kā ir teikts, tas dod apmierinājumu mūsu dvēselē. Jo mēs saprotam to, ka Dievs grib visu to labāko. Visu to labāko. Un katra pārmācība, kas ir no Dieva nākus, tā ir pati labākā, kas ir iedot mūsu dzīvē. Atkal Spurgeons ir teicis, un brālis rakstīja par to. Vakar. Ja arī uz zemes mēs zaudētu visus draugus. Ja mēs visus draugus zaudētu. Tas nebūtu nekas, jo mums ir tēvs debes. Ja arī visus draugus mēs zaudētu, tad tas būtu tikai nieks. Ja visi draugi mums kļūtu par ienaidniekiem, tāpēc, ka mēs ticam uz Dieva evaņģēliju, tad tas būtu tikai nieks, ja mēs viņus zaudētu. Bet nezaudēt attiecības ar Dievu tēvu. Nezaudēt attiecības ar savu kungu, Jēzus Kristus, jo viņš ir jūsu ticības iesācējs un piepildītājs. Tā ir īpaša audzināšana mūsu dzīvē, un nekādīgi mēs nedrīkstam pazaudēt to. Tāpēc mums ir Bībele māca, esiet modri. Un, kad jūs skatieties, kad mācekļi uzdod šeit šo mācu mums Dievu lūgt, un kad jūs uzmanīgi lasīsiet tālāk Lūkas evaņģēliju līdz pašam evaņģēlijas beigām, jūs redzat, ka visas līdz Golgātas krustam. Līdz Golgātas krustam Dievs māca atkal lūgt un lūgt Dievu.
18. nodaļā mēs lasījām, no kuras brālis sludināja par šo sievieti, kura nāk Dievu, lai iztiesā tiesnesis viņas lietu, ja, par lūkšanu. Tālāk, tūlīt pēc tam atkal ir, ka 2 gāja dievnamā dievlūk. Atkal ir mācība par Dievu, par lūkšanu. Un tā līdz krustam. Jēzus to redzēja kā ļoti nepieciešama, ļoti svarīgi. Kad lūdziet, mīļie, tad sakiet Tēvs. Vai jūs esat kādreiz ievērojuši? Vēl tāds interesants novērojums. Ka bērni nekad jūs nesauc vārdā. Nu, kaut kādā, es nezinu, varbūt publiskā vietā kādos īpašos gadījumos. Pat manī puika jau pieaudzis, bet viņš pie manīm griežās tēt, Tēvs. Nu, tas ir tāds tuvas attiecības, kas liecina par tuvām attiecībām. Un mēs nākam pie Dievu, mēs nesakam Dievs, mēs nesakam Tēvs. Jo kristietim ir šīs attiecības. Tad pirmā lieta. Dieva Tēva daba, kāda ir šī daba. Dieva Tēva rūpes. Un vēl trešā lieta. Kāda ir mūsu attieksme? Kāda ir mūsu attieksme pret Dievu Tēvu? Šeit atkal mēs šeit, kad jūs lūdzat Dievu, tad sakiet Tēvs. Pret Dievu Tēvu ir jābūt zināmai attieksmei. Tāpatās kā bērniem ir zināma attieksme pret saviem vecākiem. Kādam ir jābūt šīm attiecībām? Nu, pirmkārt jau godībai, kā Bībelē. Ir jābūt godībai. Malahija grāmatā 1.6 viņš saka, ja es esmu Tēvs, kur tad ir mans parādamais gods? Nu, kur viņš ir? Ja es esmu Tēvs, kur ir gods? Kāda ir attieksme? Pētera vēstulē mēs, 1. Pētera 1.17 mēs lasām, ja jūs mani saucat par Tēvu, tad ko dariet? Kas tad jādara? Ja jūs sauciet mani par Tēvu, kāda tad ir jābūt attieksmei? Tur ir rakstīts. Kas tur ir rakstīts? Tad pavadiet bībā savu svešniecības laiku. Un tā ir attieksme. Un attieksme pret Dievu Tēvu tādai ir jābūt. Godībai, bijībai, atsaukšanās Dievam uz viņu taisnību. Nu ļoti, ļoti svarīgi. Kad es lasu šo tekstu un viņu vienkārši pārdomā, es domāju, kā es neredzēju to agrāk? Kā es to visu neredzēju agrāk? Šajos vienkāršos vārdos, kad tu lūdz Dievu, tad saki Tēvs, un tas viennozīmīgi liecina par to, nu, ko jūs dariet, kur jūs liekat to tekstu? Vai patiesi ir ar Dievu šīs personas, un cik daudz pārbaudīt vajag savu dzīvi, vai man ir šīs personiskās attiecības? Pārbaudiet un pārbaudiet. Vēl kāda lieta, ka attieksme pret Tēvu, tā nav tikai gods, bet tā arī ir paklausība mīlestība. Vēl viena. Mēs paklausam viņam mīlestībā. Jāņa pirmajā vēstulē 5. nodaļā mēs lasām. 1. Jāņa 5:1. Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir no Dieva dzimis. Redz, atkal tiek parādīts, ka Dievs ir tēvs radīšanā. Un ik viens, kas mīl to, kas viņu dzemdinājis, mīl arī to, kas no viņa ir dzimis. No tā mēs noprotam, ka esam Dieva bērni, kad mīlam Dievu un turam ko? Viņa baušļus. Mēs esam paklausīgi Dievam mīlestībā. Šeit pat tālāk 14. pantā. Un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Ka zinām, ka viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņēmsim to, ko esam viņam lūguši. Kāds brīnišķīgs
apsolījums. Ja tu ej pie Dievu, kā pie Tēva, ka tu apzinies, ka Viņš par tevi rūpējies, ka Viņš tev grib to pašu labāko. Vai jūs gribat, lai jūsu lūgšanas būtu karstas? Es gribu to. Ja jūs to gribat, tad mums ir jāierauga Dievs kā Tēvs, ka mums ir vajadzīga šis personiskā tuvība ar Viņu. Amen. Amen. Lūksim Dievu. Tēvs debesīs, mēs pateicamies par šo mācekļu jautājumu, kur viņi uzdeva Tev, māc mums Dievu lūgt. Un mēs, kungs, kā Tevis radīti bērni, kā Tavu radījumu arī šodien lūdzam, māc mums Dievu lūgt. Māc mums lūgt, kungs, garā un patiesībā, un māc mūs staigāt pēc tavas taisnības, kungs. Pild mūsu sirds ar šo vārda dzīvību, ka lūgšana mūsu sirdīs ir kvēla, kungs, ka tā deg, ka mēs vēlamies pie Tevis nākt, zinot to, ka Tu esi Tēvs, kas rūpējās, kas gādā par mums, kas ceļ mūs, kas vēl mums tikai to labāko, kungs, kas mūs pārmāc un audzina taisnībā, kungs. Un mēs pateicamies, ka šī žēlastība mums ir bijusi tik liela, kungs, ka mēs esam uzturēti, kungs, Tavā žēlastībā, ka Tu esi barojis mūsu dvēseles, kungs, pār visam, kungs, ka mūsu dvēseles nav palikuši nekad izsalkuši, ka Tu esi padomājis par to, ka viss mums ir iedots nepieciešamais, kungs, lūgšanai un dievbijībai, kungs, un svētai dzīvei, kungs, ka mums nav kaut kur jāiet, kaut kas jāizdomā un jāmeklē. Viss ir nolikts Tavā vārdā, kungs, Tavā taisnībā. Un mēs pateicamies par šo brīnišķīgo, dārgo ticību, caur kuru varam satvert to, kas nāk no Tevis. Kungs, arī šie vārdi no Lūkas evaņģēlija, kungs. Kad jūs lūdzat Dievs, tad sakiet Tēvs, un mēs pateicamies, ka Tu mums to atgādini, ka Tu esi mūsu Tēvs debesīs, un patiesi, kungs, Jēzus, nav zem debesīm citu vārdu, kā tikai Tavs, caur kuri dot mums pestīšanu, kungs, kas velk mūs pie Tēva, kas mūs salīdzina ar Tēvu debesīs, kungs, mēs pateicamies par šo salīdzināšanas taisnību, ko Tu mums esi dāvājis un dod, kungs. Dod mums katram žēlastību, ka mēs esam dzīvi, kungs, un dedzīgi savā ticības apliecināšanā, kungs, un karstās lūgšanās Tavā priekšā pārdomājot Tavu taisnību. To lūdzam Jēzus vārdā. Amen. 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 Amen.